mācībās, gan arī sabiedriskajā dzīvē. Lūdzu, Lidiju. Ernests Čončuls. Ernests veiksmīgi pārstāv studentu interesi Daugavpils universitātē. Piedalās dažādos augstus starptautiskos semināros, jaunieši labprāt dalās ar savām zināšanām, pieredzi, atbalstu un palīdz citiem studentiem. Elita Mērtne. Veiksmīgi apvieno studijas divās programmās. Elita jau ar pirmo studiju gadu sev pierādījis kā uzticamu, darbīgu, atbildīgu, zinātnē spēju aktīvistu, kurai vienmēr ir savs viedoklis un nebaidās to paust. Daiga Ziedīga. Daiga ir atvērta un radoša, spēja sev pulcināt līdzīgi domājošus jauniešus, ar kuriem kopā spējas ietekmēt un uzlabot tikai savas fakultātes, bet visas universitātes dzīvi. Daiga ir labi akadēmiskie sasniegumi, pasniedzēja Daiga raksturo kā ļoti uzņēmīgu un atbildīgu. Mārtiņš Laizāns. BTSP sporta virzienu vadītājs. Mārtiņš studējot 2. kursā, kļūst par paraugu jauniem studentiem. Rada uzskatām piemēru, kā savienot studijas darbu un darbību pašpārvaldē, nezaudējot kvalitāti nevienā no jomā. Jurika Tuļins, RTU SP prezidents, sevi pierādījis kā Jurijs Iljins. Juris turpina RTU SP izaugsmi, lai tā kļūtu par spēcīgāko, kompetentāko studentu organizāciju valstīs. Ilze Sauša. Ilze organizējas ļoti daudz aktivitātes un ieviesus projektus, kas veic viņu studentu ikdienas paradumu maiņu, vedinot viņus domāt par ilgtermiņu rūpju, par vidi nozīmību mūsu kopējās nākotnes labā. Kā arī Edgars Ābols. Jau no pirmajiem studiju gadiem bijis akadēmiski un sabiedriski aktīvs. Edgars šogad aizstāvējis savas un visu Latvijas studējošā akadēmiskās intereses Latvijas Republikas Satversmes tiesā un cīnījies par akadēmiskajām stipendijām. Lūdzu, nominētus. Laura pasniedz Svētāk pārstāvis. Ieguvēja nominācijā gada students ar 100 latiem. Un tātad gada students 2011 ir Daiga Ziediņa.